Te bišķīt brēmas jāsarikta. Redz, šī puse daudz maz normāla. Bet šitā galīgi garām. Kāpēc tā ir? Viena puse ņem, otra neņem. Tas ir tāpēc, ka šite, te var redzēt, šajā pusē klūcis staigā, bet šajā nē. Vienkārši klūcis ierūsē tajā pakavā, viņš nestaigā. Un tāpēc arī tā ir. Nu neko, sariktēs. Te mainīs pilnīgi viss, arī šitos bleķus. Te atspērīšu vieta ir izrūsējusi, neturās vairāk tā kā vajag. Stūpīts ir no alumīnija, un tas ir galīgi sagrausts, korodējis. Gultenes nemainīšu, tas ir labs. Bet ja viņu vajadzētu mainīt, tā būtu diezgan interesanti. Šitās skrūves pirmkārt, un otrkārt tai kontaktu virsmai jābūt ideālai, taisnai, smukai, perfektai. Bet nu te izskatās, ka viss ir slikti. Nu redz, cik skaisti. Nākamais etaps ir šito sviriņu iekustināt. To jau es esmu izdarījis. Redz, viņai smuki te jākustās ir rocenei. Tagad ies virsū jauni loki, atspērīties, bet pirms tam vajag šito vietenu smuki iekustināt. Nu, redz, cik skaisti. Tagad ies virsū jaunais bremžu disks. Te var kāds mērīt plānu kārtiņu uzlaist. Un tad, kad uzliks jauno disku, te būs jāpieregulē. Te caur skrūvu caurumu ar skrūvgriezu šito te pieregulē. Es viņu parasti regulēju tā, ka jūt, ka viņš sāk minimāli ņemt, tad ir labi. Nu, redz, cik skaisti notīrījās miltīm. Tagad klūcis smuki brīvi staigā. Rūsi ir iztīrīti. Tagad krāsiņu jāuzlaiž virsū. Nu, tik tālu ir. Šitos te coķīšus arī vajag iztīrīt. Šitie smērīt vajag iesmērēt. Un te arī vajag. Citi jau saka, ka te nevajag smērēt, te viņš aplīja pa putekļiem un atkal nav labi. Bet es uzskatu, ka vajag te smēri, lai viņš smuki tur staigā. Nu, tagad viss to pašu otrā pusē. Būs bremži kā naži. Jā, labi.